pielūkojiet, ka jūs savu žēlstības dāvanas nedodat cilvēku priekšā, lai no viņiem tiktu redzēta. Citādi jums nav atalgojuma no sava tēva, kas ir debesī. Tāpēc, kad tu dod savu žēlstības dāvanas, neskandini savā priekšā tauri, kā liekuļi dara sinagogās un ielās, lai viņiem var būt godība no cilvēkiem. Patiesi es jums saku, viņiem ir savs atalgojums. Bet, kad tu dod žēlstības dāvanas, lai tava kreisā roka nezina, ko tava labā roka dara, lai tavas žēlstības dāvanas var būt slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, viņš pats tevi atalgos atklāti. Amen. Jā, un es lūdzu Tēvs, kad dod man gudrību un spēju šodien mācīt tavu vārdu, Tēvs, un dod arī mums katram spēju koncentrēties, uztvert, saprast, kungs, un pieņemt to, ko tavs vārds saka. Amen. Šajā Mateja evaņģēļa 6. nodaļā Jēzus dalās ar 3 ļoti svarīgām katra kristieša garīgām disciplīnām. Tas nozīmē, ka tie, kas ir patiesi viņa mācekļi, viņi dara šīs lietas. Un tā kā mēs arī apliecinām sevi kā ticīgus, tad noteikti šīs 3 lietas noteikti ir daļa no mūsu dzīves. Un tieši kā un cik lielā mērā mēs tās praktizējam, ir atkarīgs no mūsu pašu pārliecībām un iespējām. Bet, ja mēs esam ticīgi, tad mēs noteikti to daram. Un tās 3 ir došana, lūkšana un gavēšana. Un šodien mēs tieši koncentrēsimies šo pirmo, kas ir došana. Un, piemēram, par gavēšanu atcerieties, ka tad, kad Jēzus gavēņa laikā staigāja kopā ar saviem mācekļiem, tad viņam tie farizēji un raksturmācītāji pārmeta, kāpēc viņa mācekļi negavē. Un tad viņš viņiem atbildēja, ka kamēr līgavainis ir ar viņiem, viņi negavē, bet tā, ka viņš būs prom, tad viņi gavēs. Un tā kā mēs zinām, ka Jēzus vēl nav atgriezies, līdz ar to arī mēs, kā viņa draudze, mēs gavējam, lai meklētu viņu, lai lūgtu, lai tuvotos Dievam. Un jāsaka, šīs 3 lietas, uz kurām Jēzus šajā nodaļas sākumā mūs aicina, viņas var nosaukt arī par pretindi. Tās ir pretinde tām 3 ļaunākajām lietām, kas ir šajā pasaulē, kuras ir kā garīga inde un kas ir visu grēku sakne. Un te es gribētu atgādināt 1. Jāņa vēstulē 2. nodaļā rakstīto. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, viņā nav tā tēva mīlestības. Un tad viņš saka, jo viss, kas ir pasaulē, tad viss šīs pasaules lietas, ir iekļaujami šajās 3 grupās. Miesas iekāre, acu iekāre un dzīves lepnums. Un tās nav no tēva, bet ir no pasaules. Es neesmu tas, kas to izdomāja, bet man liekas, ka tas ir ļoti pareizi un bibliski, ka mēs šeit varam kontrastēt šīs 3 pasaules lietas, ar kurām mēs visi saskaramies. Un mēs varam, varbūt ir atšķirība tieši kādas acu kāres vai miesas kāres vai dzīves lepnums, ar kādu katrs no mums varbūt cīnās, vai esam vairāk tendēti ar to saskarties. Bet nav noliedzams, ka mums katram ir šīs lietas. Katru kārdi viņa paša kārība, un tad šīs 3 disciplīnas ir tās, kas ļoti lielā mērā palīdz mums uzvarēt šīs pasaules lietas un kārības. Un tad mēs varam šeit likt pretī, ka došana, šī žēlstības dāvana došanas, tās uzvar šo acu iekāri, kas ir mankārība, kad ir kādas lietas, kuras mēs redzam, mēs vēlamies sev, bet, kad mēs rīkojamies pretēji tam, kā miesīgi mēs gribētu, mēs dodam, nevis ņemam vai daram, lai tikai iegūtu sev, tad mēs gūstam virsroku pār šo grēku, pār šo ļaunumu, kas ir cilvēcē. Tāpat lūkšana ir tā, kas uzvar lepnību. Jo tad, kad mēs nākam pie Dieva lūkšanā un prasam viņam arī par mazajām lietām, parādot savu atkarību no viņa, un prasam arī par lietām, kurās mums šķiet, ka mēs paši zinātu, kā daram, bet mēs nākam pie viņa, tad tas mums palīdz saglabāt pazemību Dieva priekšā. Un tāpēc tāds cilvēks, kurš nelūdz, ir tāds cilvēks, kur ir pārņēmusi lepnība. Un jāsaka, ka šajā mana iziešanas laikā ir bijušas reizes un laiki, kad ir mazinājusies mana lūkšanu dzīve, un šī doma man vienmēr atgādina vai liek mazliet satrūkties, kad es saprotu, ka es esmu iespējams palicis kaut kādā ziņā augstprātīgs Dievu priekšā, jo es pārstāju lūgt vai prasīt viņam lietas. Un tas 3. ir, ka gavēšana ir tā, kas mums dod uzvaru pār miesīgumu vai šīm miesas iekārēm. Jo miesa vienmēr grib vēl vairāk un visu ko, bet tad, kad mēs gavējam, kad mēs tai aizliedzam, tad mēs gūstam virsroku.
Bet šodien es tiešām, kā jau teicu, gribu, ka mēs drusciņi padomātu par šiem 4 pantiem, ko nolasījām. Un tie būs saistīti ar šo došanu. Izlasīšu vēlreiz pirmos 2 pantus, un tad drusciņi padomāsim. Jēzus teica, pielūkojiet, ka jūs savas žēlstības dāvanas nedodat. Es nezinu, ka šis pirmais pants ir atšķirīgs revidētajā tulkojumā, bet King James ir šādi. Uzreiz ķeras pie lietas, nevis vispārīgi. Ka jūs savas žēlstības dāvanas nedodat cilvēku priekšā, lai no viņiem tiktu redzēti. Citādi jums atalgojums no sava tēva nav, kas ir debesīs. Tātad. Viņš saka, bet tad, kad jūs dodat žēlstības dāvanas, tad neskandiniet savā priekšā tauri, kā liekuļi dara sinagogās un ielās, lai viņiem var būt godība, vai viņi saņem godu no cilvēkiem. Patiesi jums saka, viņiem ir savs atalgojums. No šiem 2 pantiem ir dažas lietas, ko mēs varam ļoti skaidri secināt, un vēlāk tas arī redzēsiet, ka tas sasauksies citām raksturvietām. Un pirmais ir tas, ka Bībele iedrošina, ka Jēzus iedrošināja savus mācekļus dot šīs žēlstības dāvanas. Viņš neteica, pārstājiet to darīt. Viņš teica, dariet to, bet dariet to ar pareizām sirdīm un pareizā veidā. Tātad pirmkārt viņš saka, dodiet žēlstības dāvanas. Otrakārt viņš saka, nedariet to, lai rādītos cilvēku priekšā. Tātad nedari labus darbus, neesi devīgs vai dāsns, lai tu pats gūtu no tā labumu, lai tu tiktu ievērots, vai tu tiktu uzteikts, vai tu dabūtu labāku vietu draudzē vai kādā notikumā vai sabiedrībā, lai tu tiktu daudzināts, godināts, atpazīts. Bet dari to Dieva priekšā, jo viņš būs tas, kurš atmaksās. Bet tad, kad mēs to daram, un šeit ir svarīgi uzsvērt, un jūs redzēsiet dažos piemēros, ka tas nenozīmē, ka neviens nevar par to zināt, bet ka mūsu motivācija ir jābūt tai, ka mēs to daram, lai Dievs būtu pagodināts, neko negaidot atpakaļ. Pat, ja cilvēki arī zina vai ievēro vai dara, tad tajā gadījumā tā nav šī problēma. Un trešais, ko mēs varam secināt, ir, ka Dievs apsola, ka Jēzus apsolīja, ka Tēvs atmaksās redzamā veidā. Un tas ir visā šajās 3 kategorijās, kur katrā no tām ir šis uzsvars, ka dariet to, bet dariet to slepenībā, dariet to, lai nerādītos cilvēkiem, un Tēvs atmaksās redzamā veidā. Mēs nezinām tieši kādā veidā viņš atmaksās, bet Jēzus apsolīja, ka Tēvs kaut kādā veidā atlīdzinās tiem, kas rīkosies saskaņā ar šo viņa sirdi. Un pirmkārt, es gribētu atbildīt uz šo jautājumu, un žēlstības dāvanas ir viss, ko tu dari no iežēlošanās, ka tu, nezinu, tas varbūt finansiāli, tu vari palīdzēt kādam darīt labas lietas citiem, kas nav tavs pienākums, bet kas ir saistīts ar tavu sirds iežēlošanos. Piemēram, Bībele saka, kas negādā par saviem mājas ļaudīm, ir sliktāks par grēcinieku. Un ja vīrs parūpēs par savu sievu vai par saviem bērniem, tad tā nebūtu jāuzskata par žēlstības dāvanu, jo viņam ir pienākums to darīt. Vai, piemēram, Jēzus teica, lai mēs dodam Cēzaram, kas Cēzaram pienākas, lai mēs, teiksim, maksājam nodokļus, un mums nebūtu jādomā, ka tas, ka mēs maksājam nodokļus, ka tā ir kaut īpaša žēlstības izrādīšana, jo mums vienkārši pienākas. Bet šajā gadījumā runāts par to, kur mums nav pienākumu, bet tādēļ, ka mūsu sirdis ir izmainīts un mēs esam Dieva ļaudis, tad mēs dzīvojam ar dāsnām sirdīm. Bet šī došana un šī žēlstības došana, kā jūs redzat, jau bija izplatīta arī vecajā derībā. Un tieši tamdēļ jau Jēzus evaņģēlija laikā, bet arī agrāk un arī šodien, piemēram, baznīcām bieži tieši trūcīgi cilvēki novieto savus vietiņus, kur viņi sēž, ap sinagogām vai baznīcām, jo viņi zina, ka reliģiskiem cilvēkiem ir šis pienākums arī darīt žēlstības darbus. Un gribu arī to parādīt vecajā derībā 5. Mūzes grāmata, 15. nodaļa, 11. pants, jo Jēzus runāja uz jūdiem, kuri jau to darīja, tamdēļ, ka bauslībā bija par to rakstīts. 5. Mūzes 15. nodaļa, 11. pants. Tur rakstīts, jo nabagie nekad nemitēsies no zemes, un arī Jēzus teica, ka nabagie vienmēr būs jūsu vidū. Tā ir utopija, ko kādreiz sociālistiskās šīs grupas vai kas ir veidojuši, ka izskaudīs nabadzību, tas vienmēr būs. Tad viņš saka, tāpēc es tev pavēlējums esmu sacījis, tev būs atvērt savu roku plaši. Un tad viņš uzskaita 3 grupas. Tad nabagie vienmēr būs ar jums, tāpēc tev būs, tiem, kas bīstās Dievu, būs atvērt savu roku plaši, savam pirmkārt brālim, tad savam nabagam un tad savam trūcīgam. Nabags saprot, ka viņš ir neapskaužamākā situācijā par to vienkārši, kuram trūkst. Tad pirmkārt, tas ir tavs tuvākais brālis. Draudzes gadījumā mēs saprotam, tas ir draudzes kontekstā. Tad ir nabags, tad ir trūcīgs. Vēl 2 raksturvietas no vecās derības. Salmāna pamācībās 19. nodaļā 17. pants. Tur rakstīts, tas, kas iežēlojas par nabago, aizdod tam kungam. Un to, ko viņš ir devis, viņš maksās viņam atpakaļ tas kungs. Un šī raksturvieta, kas varbūt arī kādreiz tiek sagrozīta, un te nav domāts, ka tas ir tā kā
totalizatorā un tu vari atgūt vairāk, daudz vairāk, bet šis apsolījums ir, ka tie, kas gādā par citiem, tad arī Dievs par viņiem pagādā. Un tad tāda, manuprāt, svarīga raksturvieta, kas vairāk sasaucās ar gavēnu, bet tas izsauc dažas lietas, kas saistītas ar šo došanu, ir atrodama Jesejas grāmatas 58. nodaļā 6. pantā. 6. līdz 7. pants. Un tur ir rakstīts, vai šis nav gavēnis, ko es esmu izraudzījies, saka tas kungs, atraisīt nelietības saites, atdarīt smagas nastas un palaist brīvībā apspiesto, un lai jūs salaužat tik vienu jūgu. Un tad 7. pants. Vai tas nav izdalīt maizi, tad patiesa gavēnis, Dievu meklēšanu, padošanās viņam? Vai tas nav izdalīt maizi izsalkušajam, un kad tu ved nabagos savā namā, kas ir izmesti, un kad tu redzi kailo, kad tu viņu apsedz? Dievs saka, vai tas nav patiesa gavēnis, vai tā nav patiesa dievbība, kad jūs pabarojat izsalkušo, kad jūs ievadat savā namā kādu, kurš ir izmests no nama, kuram nav kur palikt, un kad tu redzi kailo, un tu viņu apsedz. Un tad Jēzus Mateja 25. nodaļā, jūs ziniet, to raksturvieta 32. pantā, un uz priekšu viņš stāsta par šo valdnieku, kurš tagad uzsāk norēķinu saviem kalpiem. Un tad viņš viņiem saka, tiem, kas man pa labo roku, nāciet jūs no mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sagatavot kopš pasaules dibināšanas. Viņš saka, jo es biju izsalcis, un jūs man devāt barību. Tā nav jauna mācība, tas ir tieši tas, ko viņš bija uzdevis saviem ļaudīm jau vecajā derībā. Un šeit viņš saka, šis kungs nāks un teiks, es biju izsalcis, jūs man devāt barību, es biju izslāpis, un jūs man devāt dzert, es biju svešinieks, un jūs man uzņēmāt, es biju kails, un jūs man apģērbāt, es biju nevesels, un jūs man apmeklējāt, es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Un tad jūs jau ziniet, ir rakstīts, ka viņi teiks, bet kad mēs tev esam redzējuši tādu? Un viņš atbildēs, tad, kad jūs to esat darījuši kādam no šiem vismazākajiem maniem brāļiem, jūs to man esat darījuši. Man likās, ka tas tik brīnišķīgi sajiet kopā šī raksturvieta ar vecās derības un jaunās derības šo Jēzus apsolījumu un atmaksu, kas nāk. Un redziet, tā atmaksa šajā gadījumā atnāca vēlāk, varbūt ne viņa dzīves laikā, bet tajā dienā, tajā tiesas dienā tas kungs teiks, jūs to darījāt man, un tagad nāciet, es jums gribu atmaksāt un atlīdzināt. Nu jā, un tad mēs atnākam līdz Mateja evaņģēlijas 8. nodaļas 3. un 4. pantam atkal. Tur rakstīts, kā mums ir jādod šīs žēlstības dāvanas. Bet, kad tu dod žēlstības dāvanas, lai tava kreisā roka nezina, ko tava labā roka dara. Es nedomāju, ka tas nozīmē, ka, piemēram, ka ģimenē vīram nav jāpasaka sievai, pie mums arī ir vienošanās, ka tad, kad mums ir kādam pamudinājums kaut ko darīt, tad mums noteikti jābūt vienprātībā, ka tas nevar būt tā kā, mana sieva nezina, es tur pats kaut ko izdaru un pat nerēķinu līdzi, vai es daru kaut kādas labas lietas un nedomāju nemaz, vai mēs varēsim par savām ģimenes lietām parūpēties un tam līdzīgi. Es nedomāju, ka tas par to runā. Un arī cits raksturviets to apliecinās. Viņš saka, lai lai tava labā roka nezina, ko kreisā dara, lai tavas žēlstības dāvanas var būt slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, viņš pats tev atalgos atklāti. Un kas liekas interesanti un kas mums palīdzēs saskatīt, ka tam vienmēr nav jānotiek slepeni. Zinu, kad ir kaut kādas vides, kur kādreiz tas tā kā, lai cilvēks pat nezinātu, ka tos izdarīs, piemēram, ja tas ir finansiāla svētība, kad kamēr viņš ir toaletē, tu ieliec viņam somā, piemēram, viņš ir aploks, viņš pat nezina, kas tas ir. Un varbūt, ka tas arī ir pareizi, bet ne visos gadījumos. Viens no tādiem spilgtākiem piemēriem par šīm žēlstības dāvanām un kā notiek šī atmaksa ir Kornēlijs. Un varat atvērt Apostoļu darbu 10. nodaļu. Apostoļu darbu 10 un tur no 1. pantas izlasīšu. Cēzarijā bija kāds vīrs saukts Kornēlijs, centurions, grupai, kas saukt Itālijas grupa, tā viņš bija karavīrs, virsnieks. Dievticīgs un tāds, kas bīstas Dievu ar visu savu namu un kas ļaudīm deva daudz žēlstības dāvanas. Tātad ievērojiet, ka viņš bijās Dievu, viņš un viņa nams, viņš bija dievbijīgs un dievticīgs, un viņš deva daudz žēlstības dāvanas. Līdzīgi, kā atceraties, bija tas virsnieks, kā viņš bija centurions, kur kad viņam bija kalps slims, tad nāca tie jūdi pie Jēzus un teica, palīdzi viņam, viņš ir tā vērts, jo viņš ir daudz labu darījis, un viņš bija sinagogas uzbūvējis jūdiem, un viņi tā kā, šīs žēlstības dāvanas viņam tā kā sagādāja to ceļu, ka par viņu tika labas lietas teiktas. Un šeit rakstīts, ka viņš deva daudz žēlstības dāvanas šiem ļaudīm, tiem cilvēkiem, jo viņš bija dievbijīgs un viņam bija šis mīlestība uz dievu tautu, kas tajā laikā pilnā mērā bija Izraels, un tagad mēs zinām, ka tie ir tie, kas ir ticībā uz Kristu. Un 3. pantā rakstīts, ap dienas 9. stundu viņš redzēja skaidri,
Dieva eņģeli, ienākam pie viņu un viņam sakām, Kornēlija. Un kad viņš uz to palūkojās, viņš izbijās un sacīja, kas tas ir, kungs? Un viņš tam sacīja, klausieties, tavas lūgšanas un tavas žēlstības dāvans ir uznākuši par piemiņu Dieva priekšā. Un viņš lūdza, viņš bijās to kungu, viņš deva, un Dievs to redzēja, un Dievs viņam tagad atmaksāja tādā veidā, ka viņi bija pirmā šī pagānu ģimene un draudze, kas piedzīvoja ticību, un tad evaņģēlis var izpusties caur viņiem. Tad mēs redzam, ka šī žēlstības dāvana došana ir bijusi vecajā derībā, tas bija evaņģēlija laikā, arī, piemēram, Pāvils kādā vietā rakstīja, ka viņš devās kā ierasts uz Jeruzālemi, lai dotu kaut kādu žēlstības dāvanu saistībā ar to sinagogu vai templi, un viņš turēja tās savus jūdejiskās paradumus un deva žēlstības dāvanas, kā tas bija saistībā ar baustību jādara. Bet šeit saistībā ar došanu, un grib iedot divus principus, kas ir Bībelē, un tad pastīsimies, kur jaunajā derībā mēs redzam, kā izpaudās draudzes žēlstības dāvana došana, un ar to es arī noslēgšu. Un šie divi principi ir atrodami, pirmais ir Romiešiem 12.8, un otrais ir 2. Korintiešiem 9.7. Tad Romiešiem 12.8 un 2. Korintiešiem 9.7. Un Romiešiem 12. nodaļā mēs redzam, man šķiet, ka tur bija runa tieši par gara dāvanām un gara izpausmēm, kas ir darbojas draudzē, un tur rakstīts, vai tas, kas pamudina, lai tas izpauž pamudināšanā, tas, kas dod, lai tas to dara ar vienkāršību. Un tad arī par citiem. Un tātad es nedomāju, ka tā kā tas ir bijis kādās citās vietās, kad ir uzņēmēji un viņi ir tie, kur vienkārši ir devēji. Lai gan varbūt, ka viņi ir devīgāki, varbūt, ka viņi ir spējīgāki būt devīgi. Bet te ir rakstīts tā, kā gars dod, kā gars mudina, un ja kādam ir pamudinājums dot, tad ir šis aicinājums to darīt vienkāršībā. Nepadarīt to par lielu ceremoniju, tieši tā kā, manuprāt, Jēzus to mācīja Mateja 6. nodaļā, tur nevajag izbazūnēt, nevajag tā kā es tagad tur īpaši došu vai ko, kad, ja ir šis pamudinājums, tad darām, tā ir paklausība tam kungam, tā ir gara vadība un uzticība uz viņu. Un tāda ir šis likums vai pamudinājums saistībā ar gara dāvanām, to darīt ar vienkāršu sirdi, vienkāršībā to darīt, neuztverot to kā kaut kādu īpašu, kaut kādu lielu atzīmējumu lietu. Lai gan tiem cilvēkiem, kas to saņem, iespējams, ka tā var būt ļoti liela lieta, bet pašam to uztvert daudz vienkāršāk. Un tad otrs princips, kas, man liekas, ir arī pat nozīmīgāks, kas bieži netiek ņemts vērā kristiešu kaut kādās kopienās, ir tas, ka šai došanai ir jābūt labprātīgai un jābūt tādai, kā cilvēks sirdī apņemās. Tātad mums nav nekādu pavēļu, nav nekādu baušu, nekādu likumu, ar kuriem saskaņā mums ir obligāti pienākums dot. Cilvēks varbūt atdzims no augšienes, varbūt patiesi kristietis un nebūt vai nu kaut kādā dzīves sezonā vai kā, nebūt devējs. Lai gan bibliski mēs redzam, ka tāds, kurš ir no augšienes atdzims, viņš dos, tas dabīgi nāks ārā no viņa sirds, no viņa dzīves, ka viņš gribēs būt devīgs. Bet mums nav pienākuma vai likuma, ka mēs varētu paģērēt vai manipulēt vai piespiest kādus būt devīgiem. Tas viss ir tikai no Dieva gara vadības. Un tur rakstīts ir ik viens atbilstoši tam, lai dod, kā viņš nolēma savā sirdī, tā, lai tas dod ne īgni vai no vajadzības, tāpēc, ka obligāti vajag, tagad mums ir jādod, jo Dievs mīl priecīgu devēju. Un tad mums ir jādod tik, cik mēs esam apņēmušies, esam pamudināti uz to un varam to darīt ar prieku. Un tagad es gribu, cik man tur bija 4 grupas, ko es redzēju jaunajā derībā, kur kristieši, bet īpaši draudzes un pārsvarā, kas lasu Bībeles, redzu, ka tā došana droši vien, ka personīgās lietas nav tik daudz aprakstījis, tāpat kā personīgā evaņģēlisma aspekti, bet ka draudzes arī bija kopīgas došanā, vienotas došanā. Un pirmā, un manuprāt, nozīmīgākā grupa ir, kad draudzes sagādā atbalstu grūtībās nonākušajiem un neaizsargātajiem pirmkārt jau pašā draudzē, bet arī ārpus tās. Un to mēs redzam, piemēram, apstuļu darbu pašā sākumā, Jeruzalemes draudzē, kur, ziniet, ka bija kādi, kas pārdeva savus īpašumus, nesa to pie apstuļu kājām, un tad ir rakstīts, notika izlīdzināšanās. Tiem, kam bija daudz, nebija par daudz, tiem, kam bija mazāk, viņiem atkal nebija vajadzības, jo notika šī izlīdzināšanās. Tad mēs zinām arī, ka diakoni tika iecelti, lai rūpētos par atraitnēm, jo viņi redzēja, ka atraitnes paliek neievērotas, un draudzi iecēla konkrētus vīrus, kuriem bija svētais gars, lai viņi gādātu un rūpētos, ka viņiem ir šī pārtika un ka viņas ir aprūpētas. Arī Pāvils uzliek par pienākumu draudzē rūpēties par patiesajām atraitnēm. Tas nozīmē, ka draudze ir tāds organisms, kad ja gadījumā kāds nonāk grūtībās vai nevis pēc savas muļķīgas izvēles, vai, piemēram,
notiktu negaidītais un, nezinu, kāda sieva kļūst par atraitni, un viņa ir tajos gados, kad, tur bija virs 60 gadiem laikam, ja, tad draudzei kā ģimenei būtu pienākums kaut kādā veidā censties rūpēties, līdzīgi kāds būtu ģimenes kontekstā. Jēkaba vēstule 1.27 rakstīts: šķīsta un neapgānīta reliģija Dievu un Tēva priekšā ir šī apmeklēt beztēvu bērnus un atraitnes viņu bēdās un sargāt sevi neaptraipīt. Un kā jau mēs esam lasījuši gan no Jēkaba vēstules, gan citvieta par to, kad ir šī, ka nevajag apcietināt savu sirdi, ka tu redz arī brālim ir kaut kāda vajadzība vai ko tāda. Pirmkārt, draudze, un tad arī tie, kas ir ārpus tās. Un paldies Dievam, ka mēs dzīvojam laikā, kad mums katram arī ir, ka mēs spējam parūpēties par savām vajadzībām. Dievs tik ļoti labs un labā sezonā mēs dzīvojam. Nu, un tad tā otrā grupa, kuras redzu, kur Bībelē diezgan daudz un vēstulēs mēs redzam, ir, ka draudze kopīgi rūpējas un gādā. Nu jau tāpēc es iepriekš teicu saistībā ar to pirmo punktu, kad varbūt ka mums ir arī jālūdz un jāmeklē, un tas forši, kad arī jūs jau piedalīties tajā, ka jāskatās varbūt, kur vēl ir kaut kāda cilvēka, kur mēs varam kopīgi vienoties, lai palīdzētu un darīt kāds labs darbs, būt vienot došanā. Nu jā, tas otrais punkts ir, kad draudzes kopīgi vāca atbalstu citām draudzēm vai svētajiem, kas nonākuši grūtībās citās vietās. Un tas mums atgādina un parāda, ka draudze nav izolēta grupa no visiem, kas domā tikai par sevi. Bet tās, kas ir šīs patiesas draudzes, viņiem bija šīs attiecības, un kad viņi dzirdēja par to, ka citi nonākuši ir vajāšanās vai grūtībās, tad viņas labprāt vāc ziedojumus un pat pašas savā trūkumā gribēja sagādāt, ka viņas var piedalīties citu vajadzību apmierināšanā. Un, jūs zināt, daudz piemērus nelasīšu visādas raksturvietas, bet mēs zinām Antiohijas draudze, Maķedonijas draudze deva, un visvairāk, ja Bībelē mēs to redzam, ka tas izpaužās saistībā ar Jeruzalemes draudzi, kur atradās bada apstākļos. Un tad šorīt tieši lasot, es ievēroju, ka Romiešiem 15. nodaļā Pāvils 27. pantā uzliek to pat par pienākumu tieši attiecībā uz Jeruzalemes draudzi. Nevis vienkārši visādas draudzes, bet Jeruzalemes draudzi, jo no viņiem, no šiem jūdiem nāca šī ticība. Viņš saka, tas tiem ir patiesi paticis un viņi ir parādnieki, jo ja pagāni ir kļuvuši par līdzdalībniekiem to garīgajās lietās, un viņiem ir pienākums arī kalpot tiem miesīgajās šai te pagānu draudzēm. Un iespējams tamdēļ daudz lielāks uzsvars bija tieši kalpot šīm te jūdu Jeruzalemes draudzēm, jo viņi redzēja, ka viņiem ir pienākums svētīt šīs draudzes, jo viņi, pateicoties šai jūdu saknei, jūdieskai saknei, viņiem ir daļa vispār pie šī mantojuma. Nu jā, jūs zināt, tur Maķedonijas draudze tiek uzteikti, kad savā nabadzībā viņi tomēr pat ir paši lūgušies, lai viņiem būtu iespēja, un viņi darījuši vairāk, kā viņi spēja, un tā kā ir šī mīlestība uz citiem svētiem, uz ticīgajiem. Un man liekas, ka tas arī būtu brīnišķīgi, ja Dievs ar laiku arī mums dod kaut kādas attiecības ar draudzēm, kas dzīvo kaut kādos reģionos vai vietās pasaulē, kur ir liels trūkums vai izaicinājumi, ka arī mēs varētu no savas pārpilnības būt līdzdarboties evaņģēlijas sludināšanā un atbalstāt tiem, kas ir nonākuši grūtās vietās. Nu, tad vēl divas grupas, kuras Bībelē mēs ļoti skaidri redzam. Trešais ir tas, ka draudze arī atbalsta apustuļu, sludinātāju vai garīgos vadītājus. Un šeit es negribu daudz uzsvērt, bet ir vairākas raksturvietas, kas par to runā, kad tie, kas kalpo ar garīgajās lietās, ir rakstīts 1. Timotejam 5.17 īpaši vārdā, mācībā, ka viņi ir arī pelnījuši, kad tie, kas nopūlās, lai kalpo draudzē, lai celtu, kad viņi arī var saņemt. Piemēram, Pāvils kādā vietā saka, jums nebija iespējas līdzdarboties, bet tad viņš uzslavēja kādas draudzes, kas neatstāja, viņš uzslavēja kādas reizes, kad viņš bija cietumos un bija kādi, kas viņu neatstāja, kas nāca un kalpoja viņam un bija viņam līdzās. Un man liekas, ka tas, ka arī mēs kopīgi varam iet un sludināt evaņģēliju un atbalstīt, lai mēs kā draudz varētu darīt to evaņģēlismu darbu, ka tas ir labi un svētīgi. Nu jā, un tad ceturtā grupa, ko arī gribētu uzsvērt, kas sakrīt ar to, ko mēs jau iepriekš lasījām no Mateja 6. nodaļas un citām rakstvietām, ir tas, ka draudze un kristieši ir darījušo žēlstības darbus pret svešiniekiem, ieceļotājiem un vajātajiem. Un tas sasauktos ar viesmīlību, kas attiecībā pret bīskapu vai draudz veco ir īpaši prasība, lai viņš būtu viesmīlīgs, bet tā tas ir visām draudzēm. Mēs saprotam, ka agrīnās draudzes laikā evaņģēlijos
ka tieši uz to balstījās vispār Dieva darbs. Kad Jēzus arī sūtīja savus mācekļus, viņš teica, lai tie neņem līdzi savus naudas makus, un arī pēc tam, kad apustuļi ceļoja, stiprinot draudzes, un arī pēc tam kādi kalpotāji, tad viņiem nebija bankas kontu, kur viņiem būtu kaut kādas investīcijas. Tas bieži balstījās uz to, ka viņi dodas, viņi tiek uzņemti, par viņiem parūpējas, lai viņiem būtu ko ēst, un viņi kalpo, viņi sludina evaņģēliju, un tad tie vietējie viņi svētī, varbūt arī dot kaut kādu naudiņu ceļam, lai viņi varētu virzīties tālāk. Un tad viņi nonāk tur atkal, tur ir kaut kādi, kas nāk ticīgie vai ko, vai ir draudzes, kas atkal pēc tam uzņem viņus, parūpējās par viņiem. Un tā mēs saprotam, ka tas ir tas veids, kā agrīnajā evaņģēlija laikā notika šī kalpošana, ka viņi varēja ceļot tik daudz un darīt daudz lietas, ka tas bija tieši ar to, ka kristieši bija ļoti viesmīlīgi. Un, piemēram, 3. Jāņa vēstulē 1. nodaļā, tur 5. pantā Jānis uzslavē tādu vīru Gaju, kurš ir bijis viesmīlīgs un uzņēmis svešinieks, bet mēs saprotam, mūsu studijā mēs sapratām, ka tas drīzāk runā par ticības brāļiem, kuri vienkārši nebija viņiem tuvu pazīstami, un ka viņš ir arī devis kaut kādu atbalstu viņiem, un šis Gajs tiek uzteikts par to. Tāpat Romiešiem 12.13 rakstīts ir, lai mēs izdalām svēto vajadzībām, ka mēs redzam kaut kādus cilvēkus, kas ir patiesi Kristus. Tad tas, ka mēs varam līdzdarboties viņa kalpošanā, tad tā ir noteikti liela iespēja un rakstīt nodevušies viesmīlībai. Un arī Ebreju vēstules 13. nodaļā 2. pantā rakstīts, ka, lai mēs neesam aizmāšīgi uzņemt svešiniekus, jo tādējādi daži neapzinoties ir uzņēmuši eņģeļus. Un jāsaka, ka mūsu kultūrā varbūt šī viesmīlība, īpaši pret svešākiem cilvēkiem, ir pavisam sveša. Pieņemsim, iedomājieties, ka mēs varētu, kādreiz ir teikts, aizbrauc uz Gruziju, un tur cilvēki ir viesmīlīgi, viņi tur pabaros tevi, gribēs, lai tu paliec. Es tur biju, neko tādu nesaskāros, bet man liekas, ka tā ir laba īpašība, ka mēs tā varam būt un tā darīt, jo tas ir, sakrīt ar Dieva sirdi būt viesmīlīgiem. Un tas arī fascinējoši, kad reizēm var būt, ka mēs, eņģelis ir Dievs sūtnis, bet ka varbūt reizes, kad mēs parādām viesmīlību, vai viens otram, vai parādām kādiem svešiniekiem, par kuriem mēs varbūt neko daudz nezinām, bet kad esam uzņēmuši eņģeļus, un tā ir uzteicama lieta. Un tad noslēdzot, mēs izgājām, apskatījām šo pašu principu par to, ka Jēzus māca, ka mums ir jādod žēlstības dāvanas, tas nav jādara tā, lai mēs rādītos cilvēkiem, vai mēs paši gūtu labumu no tā, bet mums tas jādara tamdēļ, ka tā ir Dieva sirds, un mēs iežēlojamies, mēs redzam vajadzības, mēs gribam būt par svētību. Un tad mēs redzam arī to, ka vecajā derībā tas bija nostiprināts, jaunajā derībā tas tika mācīts un tas tika praktizēts, un arī draudzes kopīgi darbojās šajā žēlstības dāvanu došanā. Un noslēdzot, gribu izlasīt no Lūkas evaņģēlija 12. nodaļas un 14. nodaļas, tur 3 pantus. Lūkas 12.33 rakstīts: pārdodiet to, kas jums ir, un dodiet žēlstības dāvanas. Sagādājiet sev makus, kas nenoveco, dārgumus debesīs, kas nebeidzas, kur ne zaglis piekļūst, nec kodi samaitā. Citiem vārdiem, arī Mateja evaņģēlijā tur vēlāk viņš runās par to, ka mums nevajag krāt mantas virs zemes, jo tas viss ir īslaicīgs, tas viss paies. Bet kā mēs varam būt bagāti Dieva debesīs, ir tas, kad mēs dodam, kad mēs esam devīgi un dāsni. Un tas ir tas, kā mēs krājam šīs mantas. Atkal Bībele saka, ka Dievs mums ir devis daudz arī visu, ko bagātīgi baudīt, tā kā nevajag pārmērīgi uztvert to šo, ko es šodien dalos, bet tas ir tas, ko Jēzus teica, kā mēs varam būt bagāti debesīs, tā kā mēs dodam. Tā kā mums ir jālūdz par to un jāmeklē, lai mūsu dzīvēs arī neizsīktu, arī mēs par to esam lūguši un domājuši, neizsīktu tas, ka mēs esam dāsni un devīgi, pat tad, kad ir šķietami daudz vajadzības. Un tā otrā raksturvieta, ko vēl noslēdzot gribēju izlasīt, ir no Lūkas 14.12. Un šis atkal parāda to sirdi, jo mums ir draugi, mums ir ģimene, un mums vajag viņiem rādīt laipnību un uzņemt viņus un būt viesmīlīgiem, bet Jēzus mācībā nepārtraukt cauri gāja šī lieta, ka mums ir jādara labs tiem, kuri mums nevar atmaksāt, jo tā ir tā Dieva sirds. Atcerieties, Jēzus teica, ja jūs sveiciniet vai dariet labu tikai tiem, kas jums dara labu, tad jūs neesat īpašāki par tiem, kas ir pasaulē. Un šeit Lūkas 14.12 Jēzus saka tā:
kad tu taisi pusdienas vai vakariņas, tad neaicini savus draugus, ne savus brāļus, ne savus radiniekus. Protams, ka viņš nav pret to, ka mēs reizēm arī aicinām savus radiniekus. Ne bagātos vai kaimiņus, lai tie arī neielūdz tevi un tev netiek atmaksāts. Bet, kad tu taisi dzīves, aicini nabagos, kroplos, klibos, aklos, un tu būsi svētīts, jo tie tev nevar atmaksāt. Viņš saka, ka tu būsi svētīts tamdēļ, ka tu darīsi žēlstībā kādas lietas, kur nebūs iespējams, ka viņi tev var atmaksāt. Un, jo tie tev nevar atmaksāt, jo tie tev tiks atmaksāts pie taisno augšām celšanās. Un, jā, tā kā šeit meklējot arī to balansu, man liekas, mums katram domājot par to, ka mums ir savas vajadzības, ir savas atbildības, un mēs uzticamies Dievam, ka mēs par to varam sagādāt reizē, kad ir šī mūsu sirds un tēva sirds, ka mums ir jāredz arī citu vajadzības un jādod šīs dāvanas, jābūt žēlsirdīgiem pret tiem, kam ir kāda vajadzība, kur mēs varam būt par svētību. Un mums ir jābūt viesmīlīgiem un mīlestības pilniem pret mūsu vecākiem, pret draugiem, radiem. Un es zinu, ka laika ir maz, un iespējams, ka laika ir mazākā jebkuros laikos, bet mums ir arī jāmeklē iespējas. Un šeit es arī runāju kā tāds, kurš pats neesmu pilnīgi šajā. Bija laiks, kad mēs tā kā mētiecīgi veidojām un plānojām, kas ir mūsu draugi un ar kuriem ir vērts pavadīt laiku, kuriem mēs varam kaut ko palīdzēt vai nē. Un lielā mērā tas bija, varbūt tāds, ka mums ir vērts būt ar šiem, tamdēļ, kad mēs kalpojam kopā, tamdēļ, kad ir kaut kāda jēga, ir kaut kāds pienesums. Un tad mēs tikai ar laiku sapratām, ka mēs varam arī, ka mums pat ir pienākums tā kā arī parādīt viesmīlību un darīt labas lietas kādiem, jaunām ģimenēm, kādiem jauniešiem, citiem cilvēkiem, kuri mums neko nevar dot, kur mēs nevaram nekādu labumu gūt no tā, vai, kaimiņiem kaut ko darīt, neko negaidot atpakaļ. Jā, un tā kā, man liekas, ka ir labi, kad mēs varam pacelt šo ideju, šo mācību, un jāsaka, cik es esmu dzirdējis un redzējis, un arī, cik mēs pašam piedzīvojuši, mūsu draudz nav tā vieta, kur par to būtu jānorāja, bet vienkārši tā kā šis lasījums mums bija priekšā, man liekas, ka būtu labi mums atgādināt, un ka mēs arī iedrošinātu viens otru, un arī savās ģimenēs, un ka mēs domātu un lūgtu, jā, ka mēs varētu būt tie, kas esam bagāti debesīs, lai gan arī šeit virs zemes mēs tik daudz ko varam baudīt.